Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Olvīt! Prieks, ka tu atradi laiku, lai pastāstītu un padalītos ar savu ceļu, kas iespējams nav bijis tikai visu laiku uz augšu, bet ir arī bijuši kādi, jāpāriet pāri kalniem, lai būtu tikai stiprāks. Es gribētu, lai tu varbūt pastāsti un iepazīstini ar sevi, ko tu dari un cik ilgi tu to dari. Pa kalniem un pa lejām. Protams, tas viss ir pa lielam katram savs dzīves stāsts un katram bijuši kāpumi, kritumi, tāpat tas arī man. Un varbūt varam iesākt par to, kā tā ideja atnāca, ar ko es sāku, ar ko es pirms tam nodarbojos. Un ir diezgan interesants tas dzīves stāsts. Un, varbūt arī kādam no skatītājiem būs kaut kāds iedrošinājums tālāk nākotnē, tomēr spērt to pirmo soli un iet uz priekšu un darīt kaut ko savā dzīvē, lai pamainītu. Un, varu pateikt pašlaik, ka esmu detailers Latvijā, pats labākais. Pats labākais savā nozarē. Un, protams, arī ķīmijas ražotājs auto nozarē. Tā kā, ražoju auto ķīmiju. Pavisam drīzumā būs pie maniem divi produkti, ar kuriem es iepazīstināšu savus sekotājus, Latvijas iedzīvotājus. Un, protams, arī ir vēlēšanās iet ārpus Latvijas tirgu ar šo produktu. Līnija būs diezgan liela, produktu būs ļoti, ļoti daudz un forši, bet es domāju, līdz produktiem mēs jau bišķi tālāk parunāsim. Tagad es gribētu pastāstīt, kā es iesāku vispār šo komercdarbību, kāpēc es izlēmu kaut ko tādu uzsākt. Ja. Tad stāsts bija tāds. Ļoti daudz gadus atpakaļ, senos laikos, strādāju ķīmijas nozarē par menedžeru. Tātad pirmā firma man bija Starchems. Starchemā bija ļoti interesanti, jo šī nozara man bija pirmā manā dzīvē vispār saistībā ar ķīmiju. Es nekad dzīvē neesmu ķīmiju mācījies. Es skolā ķīmiju vispār nemācījos. Un tagad ieiet ķīmijas nozarē un saprast visu tos sārmas, skābes, pH līmeņus, aktīvās vielas un viss pārējais, kas ko ietekmē, kur drīkst, ko nedrīkst, uz kādām virsmām. Tas viss ir diezgan interesanti, un tas man diezgan aizrāva. Un, tāpēc savā nozarē kā menedžers es biju ļoti, ļoti aktīvs. Mēģināju izzināt līdz pēdējiem, ar ko tas viss saistās un kā viss darbojās. Un, bet vēl pats interesantākais bija tas, kad bija foršs īpašnieks Starchemā, kurš bija palielam kā mentorings man šajā jomā, ne tikai kā īpašnieks, bet arī kā mentorings, kurš ieveda mani tiešām ļoti dziļi tajā visā. Un tad tajā laikā, es pārdevu ķīmiju cleaning uzņēmumiem, tātad attiecīgi tie, kas nodarbojās ar telpu uzkopšanu, restorāni, viesnīcas, principā tā darbības joma bija man. Un tur es iemācījos trauku mašīnas labot. Profesionālās trauku mašīnas. Tās nav parastas mājas, bet profesionālās trauku mašīnas, dozēt ar ķīmijām, tur laistīties, špricēties, rādīties, kā tur viss tur darbojās, kā ko kaļķi, kuri noņem nost, cik kvalitīvs ūdens, UTT un ļoti mega daudz informācija tur bija. Un tad es iegāju tajā arī labošanā, un, protams, es arī pārdevu ķīmiju, pieņemsim, restorānam, bet arī apkalpoju tieši profesionālo trauku mazgājumu mašīnu, kur Latvijā, principā, nezinu kāpēc, diemžēl nav daudz labu meistaru šajā jomā.
Un, tas bija baigi lielais pluss, ja tu spēji apkalpot restorānu, nodrošināt viņu ar tiešām kvalitīvu ķīmiju un papildus vēl, kā lai saka, uzturēt ļoti ideālā darba kārtībā trauku kvalitāti. Jo, kā mēs zinām, restorānā ir vajadzīgs ātrums, kvalitāte, lai varētu pasniegt. Un trauku mazgātājs nospēlē ļoti lielu lomu restorānu biznesā. Ja? Es nezinu, kāpēc restorāna īpašnieki nenovērtē tās trauku mazgātājas. Nopietni nenovērtē. Jā. Varbūt nepietiekami maksā viņām, bet tā ir tāda, it kā mazgāt trauks, bet tā ir tāda lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Jo to, ko mēs ēdam, kas ir uz šķīviem, tur ir tā, ka, ja nebūs pareizi noregulēta ķīmija, uz šķīviem paliek ķīmija, ko mēs neredzam, bet mēs viņu ēdam. Ja? Tāpēc ir jāizvēlās tiešām restorānu, kur ietēst. To es esmu sapratis tajā laikā. Jā, strādāju Stārčimā, pēc tam pārgāju Graz Baltica firmā. Graz Baltica firmā pārgāju arī tajā pašā nozarē. Graz Balticā es uzbūvēju no nulles viņiem tieši uz restorānu, uz viesnīcas tipu ķīmiju balstītajam, kā lai saka, produktu izplatīšanā. Ja, jo viņi pirms tam tikai auto nozarē strādāja. Tātad auto mazgātojas, detailing, UTT. Bet es no nulles viņam uzcēlu reālu biznesu pavisam citā darbības sfērā. Tajā pašā, protams, tādā pašā ķīmijā, bet, kā lai saka, ar citiem klientiem palielam, cita ķīmija. Bija forši, bija viss kārtībā, un bija 2 īpašnieki. Tur īstenībā radās pirmā arī ideja, par ko šādu te. Bija 2 īpašnieki, Gins un Ģima. Un Ģima pirms tam bija nodarbojies ar auto pulēšanu. Jā, viņš AMS servisā, laikam, vai kur viņš pulēja auto. Ar keramikām, ar vispārējo, bet tas bija daudz gadus atpakaļ, jo tas tajā laika posmā nebija tik daudz īstenībā tādu cilvēku, kas nodarbojās šajā sfērā. Tas tagad ir tā baigi izplatīts un ļoti aktuāls, un vairāk cilvēki, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, kā lai saka, izvēlās tiešām sakopt no ārpuses auto, sapulēt un uzlikt visādas pārklājumus, vairāk sāk rūpēties un izprast vispār, kā tā, kāpēc tas ir nepieciešams. Un tad es braukāju, tajā brīdī man bija Bembis, Piķora, Individuālis, Troječka, labs tāds agregāts. Bet vienīgais mīnus viņam bija tā, ka viņam aizmugurējā lukturi bija nobālējuši. Viņi vienkārši nebija sarkani, viņi bija balti. Un es Ģimam saku, klausies, Ģima, tu tā kā ar pulēšanu tur vispāries nodarbojies. Saku, klausies, tu nevarētu uzšķinīt viņus. Es gribētu pats. Tu varētu man pastāstīt, kā to izdarīt. Ģim tāds, Mārtiņš, tur pārāk ilgi jāmācās, lai kaut ko tādu dabūtu, nebūs tas tavos spēkos. Un es tajā brīdī, man pa spēkiem? Kāds ir nebūs pa spēkiem? Es visu var iemācīties. Man tas stāsts, protams, viņam to neteica, bet man tas iesēdās galvā, un es domāju, ko tu man te stāsti, reāli var iemācīties. Tu tikai man pasaki, es pamēģināšu un mēģināšu darīt. Palielam, tāpatās, kā es iegāju ķīmijas nozarē, es neko nezināju par nekādām ķīmijām, neko es iemācījos. Iemācījos trauku mašīnas labot, remontēt, plus dozēt. Ja? Tur man te pa kaut kādiem lukturiem stāsta, ka nevarēs. Es saku, nevar būt tas. Es saku, Ģima, vai? Viņš saka, nē, Mārtiņ, Luči kupi novi fari. Es tā, nē. Un tā doma visu laiku palika galvā. Un es nezinu, kāpēc, bet tajā brīdī kaut kāds klikšķis galvā bija, kad, es gribētu kādreiz kaut ko dzīvē, kaut ko tādu pamēģināt.
papulēt tur kaut ko. Man tas piesaistīja, ļoti piesaistīja. Jā, lūk. Tur man dzima tā ideja pirmoreiz, bet es vēl nesapratu to, ka es tiešām nonākušu tik tālu, kā šobrīd. Un... Tad ģimi tev nepamācīja tomēr beigās, ja? Nē, tur būs tālāk. Tur būs tālāk būs stāsts. Kā jau saka, tad, kad veido biznesu, 2 cilvēki, 3, 5 cilvēki, tad laika gaitā sākās kaut kādas rīvēšanās, un tomēr lielākā daļa aiziet katrs savu ceļu. Un šobrīd, nevis šobrīd, bet tajā laikā arī tas notika ar Gintu un Ģimu. Ģima izstājās no visa tā un aizgāja projām. Principā neiešu iedziļināties, kāpēc es aizgāju projām. Es vienkārši aizgāju projām no turienes, neilgi arī pēc tā, kad Ģima aizgāja projām. Un mani uzmeklēja HRC Group. Uzzināja, ka es aizēju projām, jo es biju top menedžers Latvijā. Savā nozarē top menedžers. Es visus metu ārā. Es gāju kā tanks iekšā, es metu visus ārā. Visi konkurenti lidoja ārā, lielākoties. Un te bija viens interesants, baigi interesantais stāsts. Nopietni, tāds afigenākais stāsts. Tas bija labs. Es laikam vienu cilvēku triggerēju Graz Baltika firmā. Ļoti. Tādā ziņā, ka man bija norunāts pārunas vienā firmā, un es braucu, un es ofisā saku, mans klients 100%, viņi būs mūsējie. Es saku, viņi reāli būs mūsējie. Un katru reizi tā es teicu. Katru reizi, kad es gāju no ofisa ārā, kad es braucu pārunas, es teicu, viņi būs reāli mūsējie. Un tā man viņi pat pasaka, ko tu visai tik pārliecināts par sevi? Kāpēc tu esi tik augstprātīgs? Es saku, kāds augstprātīgs? Es vienkārši zinu, kad viņi reāli būs mūsējie. Reāli zinu. Viss. Aizbrauc. Ir. Aizbrauc. Ir. Es saku, būs mums gan B Latvijā mūsējie, gan Beškas būs mūsējie klienti. Ir. Tāpat tās iepriekšējā firmā Starčimā, es saku, Mego veikalu, tīklu, es paņemšu. Ir. Un es ļoti agresīvi kā menedžers gāju savā darbības sfērā un reāli konkurenti lidoja ārā. Bet, protams, viss tajā ir ne tikai pats produkts, ko tu tirgo un kāda tev kvalitāte, bet arī pati attieksme pret klientu. Ja? Šeit ir tādas, kā lai saka, divas ļoti savienojamas lietas kopā. Viņas nedrīkst būt atsevišķi. Jā, tāpēc arī, kad es aizgāju uz HRC grupu, kad man paņēma uz HRC grupu, man bija ļoti svarīgi, ar kādām ķīmijām es strādāšu. Tātad, kādas ķīmijas es tirgošu tālāk, vai viņas tiešām ir kvalitatīvas. Jā, jo man nepatīk melot cilvēkiem. Man nepatīk iet un stāstīt, vot šitā ķīmija, viņa reāli tev strādās. Vai patiesībā viņa fika nestrādā. Es nevaru. Man vajag redzēt tiešām kvalitīvu produktu, lai es ar viņu agresīvi iet tirgu iekšā. Viss. Tas ir mans galvenais mērķis. Un tā arī bija. HRC grupā ķīmija tiešām bija laba. Viņi ražoja arī paši savus papīrus, industriālos papīrus, tolts papīrus, Z-salvets, V-salvets, UTT. Un, es arī ļoti agresīvi gāju iekšā, bet visi tie, kas bija Graz Baltikā, manējie klienti, viņi uzzinot to, kad es aizgāju uz HRC grupu, viņi automātiski nāca man līdzi. Nevis tāpēc, ka davai nāc šurp, viņi paši nāca pie manīm un teica, mēs gribam ļoti augstu apkalpošanas servisu, ko tu vari piedāvāt. Un es pateicu, jā, šī ķīmija arī ļoti labi ir, tas un tas labs, tas labs. Viss būs bumbās. Bet top teiciens tajā visā ir ķīmija bombā. Bombā.
Bija prosta bomba. Un tā arī bija. Jā. Viss bija forši, viss bija krūta, tiešām viss bija vienkārši augstākajā līmenī, bet atgriezīšos vēl bišķīt atpakaļ. Kad vēl strādāju HRC grupā, es jau labu laiku biju attīstījis savu nozaru, šo te nozaru. Jā, tā kā papildus. Strādāji Jā, es strādāju, principā tā, kad bija HRC, kad strādāju ne uzreiz, kad aizgājis bija, bet ar laika gaitā es jau biju atvērs, kā lai saka, sāku ar ķīmiskajām vispār, reāli ķīmiskās, jā, sāku ar ķīmiskajām tīrīšanām. Bet jau savs tā kā, nevis ar kādu, nevis zem kādu, bet savu. Jā, savs, jau okay. Ķīmiskās tīrīšanas taisīju. Un, jā, tad es sakontaktējos ar ģim, ar savu bijušo, kā lai saka, priekšnieku, un paprasīju viņam, ģima, var iemācīt man pulēt. Tas pārbeidzot, vai ne? Jā, un tas bija, iemāc man pulēt, davai satiekamies, parādi, kā to darīt. Nu, visu, un aizbraucām pie viņa, viņš man parādīja 2 stundas, kā to darīt. Es tagad zinu, es tagad māku, un es tagad varu. Atbrauc. Paņēmām tur čomu mašīnu, es viņu veselu nedēļu pulēju, bet rezultāts bija, ja godīgi tagad apzinoties to, kā es pulēju auto, kā es pulēju, un tā brīža, jā, cik tos gadus atpakaļ, es tad sapulēju auto, es teikšu, bija krūti nopietni, tur labs rezultāts bija, tiešām labs rezultāts, Protams, varēja tur kaut ko tagad, savādāk visu izdarīt, bet, vispār pie kā priekš pirmās reizes un 2 stundu apmācībā pats sapulēja padziļināt slīpējot ārā auto. Ideāli. Jā, un kas bija ļoti, ļoti interesanti, Covid. Sākās Covid, un paši labi zinām, ka Covid laikā restorāni, viesnīcas, viss ciet. Un tas deva tādu diezgan lielu tādu atspērienu dzīvē, palielam. Jā, Covid, tās bija ne tikai pārmaiņas kaut kādā sliktā ziņā, bet patiešām labā nozīmē, vismaz manā dzīvē, ka sāku pievērsties pie tā, ko es gribēju darīt. Jā, es sāku ar detailinga darbiem ņemties. Jā. Tad attiecīgi autopulēšana, keramiskie visādi pārklājumi, ķīmiskās tīrīšanas, UTT. Jā. Un tad, kā lai saka, es iegāju pilnībā iekšā šajā biznesā. Bet tad vēl pirms Covid, kad strādāju HRC, tas bija diezgan tāds smags posms, jo bija tā, ka es strādāju kā menedžers līdz 7:00–8:00 vakarā. Pēc tam es braucu no darba mājās. Garāžā tīrīju mašīnas līdz 3:00, 4:00, 5:00 rītā. Pagulēju 2-3 stundas un braucu uz darbu atkal. Ar šitādām acīm. Cik ilgi tā var izvilkt? Bija kāds laiks, kad vienkārši jau bija organisms tik novājināts, kad bija traki. Es biju tik tievs, ka maz neliekās. Un es atceros savu braucu, man bija baigi ļoti svarīga tikšanās ar Tukuma pašvaldību. Ar Tukuma pašvaldību, jā, braucu uz tikšanos, biju gulējis kaut kādas 2 stundas, bija vasara, vēl tad kukurūza bija kukurūzas lauka, tas laiks, tas jau gandrīz vasara, man liekas, iet uz beigām, ka tās kukurūzas viss jau gatavs. Un es jūtu, kad es pirmo reizi dzīvē slēdzos ārā pie stūras. Vienkārši melns gracīm. Un es skatos, kukurūza lauki. Un es vienkārši iebraucu kukurūza laukā, paņēmu, norāvu pat galoņiku, galvas balstu,
apgulos aizmugurē mašīnā un aizmigu uz 4 stundām. Piecēlos, visā aizpampis. Vienkārši tā, kad acis redzēt nevar. Reibst galvu, neko nesaprotu, paskatos pulkstenī. Entie neatbildēt zvani. No klientiem vienkārši mori. No pašvaldības neatbildēt zvani. Es domāju, es reāli pakāstu tikšanos. Jā, no, un tas brīdis, jā, es mēģināju tajā brīdī saprast, vai mest mieru tam, ko es esmu uzsācis, un turpināt tā kā strādāt pa menedžeru UTT. Vai arī atkal attiecīgi iet tajā sfērā, ko es ļoti gribu. Un šeit, kas mums dzīvē cilvēkiem ir, es domāju, ka ļoti daudziem bailes. Bailes pazaudēt to, ko tu esi sasniedzis dzīvē. Bailes uzsākt kaut ko jaunu, tātad neziņa. Un bailes, principā, ir tas lielākais vaininieks tam, ka daudzi arī paliek tur, kur viņi ir. Un brīnās, kāpēc es vairāk nevaru pelnīt, kāpēc es vairāk kaut ko nevaru izdarīt. Tāpēc, ka bailes tevī ir un viss, tu esi apstājies. Tev nav ne izaugsmas iespējas nekās. Un, sākoties Covidam, tad viss cieta, aizklapējās un nācās vienkārši jau piespiesti tā kā iet tajā nozarē, lai pelnītu naudu. Ģimenē jāapgādā, gribās arī komfortiņu, pie kā bija pieredze un vispārējais, tad bija jācenšas kaut kas jādara. Jā. Un tā arī viss aizgāja. Kur tu beigās paliki? Kur tu aizgāji? Kur es aizgāju? Jā, par ko tu nolēmi par labu? Palikt tur vai savu biznesu tomēr attīstīt? Jā, bet Covid jau viss aizvērts, tur jau vairs nebija. Tur uz diezgan ilgu laiku un principā paliku bez darba. Vispār bez darba? Jā, Covid laikā visi tie cilvēki, kas bija, viņi reāli palika bez darba. Jā, bet tu saki, ka tu gribēji komfortu. Kā tu to komfortu sev gribēji nodrošināt? Ko tu domāji? Kā tu attīstījies tālāk? Tu tagad ir Covid. Covid jau iet uz galu, ja? Nē, Covid jau sākās. Bet tad jau bija vispār čau. Jā, bet cilvēki sēdēja mājās un viņi nezināja, ko darīt. Jā. Naudiņa bija kādam iekrāta, viņi gribēja ķīmiskās uztaisīt, auto sapulēt. Un tas bija vienkārši tāds abarota laiks, kad vienkārši griezās tas bizness. Es nezinu, kā citiem, bet man tas vienkārši gāja kā semučkas. Mašīna pēc mašīnas. 2-3 mēneši rindā stāvēja. Tas bija Covidā? Covidā. Un tu nolēmi savu biznesu? Tā kā es jau pirms tam nolēmu, tā kā jau par labu savam biznesam nolēmu. Jā. Labi. Un tad? Jā. Tad ir komforts. Bet bizness, kāds tev bija tev startā? Tu sāki viens? Nē. Par biznesu runājot, viens vai vairāk cilvēku bija tā. Kad strādāju HRC grupā, iepazinos ar savu kolēģi Kasparu. Un bija izteicis savu domu, tā kā uzsākt ko tādu. Un tad mēs satikāmies Sastartē, benzīntankā. Un izstāstīju visu, kas man ir padomā. Un šo biznesu arī uzsākām diezgan ļoti interesantu. Pat ļoti interesantu. Uzsākām ne no kā. Kabatā nebija iekrāts. Jā, es gribēju 5-10 tūkstoši vai 20 tūkstoši, lai uzsāktu kaut ko tādu. Jā. Tāpēc ļoti daudziem nepareizs priekšstats par to, ka, lai uzsāktu biznesu, tev ir jābūt ļoti lielai naudai. Nē. Var arī savādāk. Ja? Dzīve piekārtos principā tev visus momentus, visas dzīves situācijas tā, lai tev tas izdotos. Protams, tā ir pavisam, kā lai saka, cits vaibiņš, par ko runāt. Tur ļoti interesantas lietas, bet ko es esmu sapratis dzīvē, ka ja cilvēks ar ļoti lielu entuziasmu
ļoti lielu gribas spēku, tieksies pēc mērķa, viņš var panākt viņu. Jā, varbūt kaut kur paslīdēs, nokritīs, jā, bet piecelsies ies tālāk, viņš varēs panākt to dzīvē. Viņš izdarīs to. Jābūt reālam gribas spēkam, iet uz priekšu. Un jābūt ir tam, ka tu tā kā sirdī jūti, kad ir tā deksme. Jā, ka tu pilnīgi raujies no rāmjiem ārā un tu vienkārši tu eiforijā lido. Jā. Tāpēc kā man hobijs ar moci, enduro, tad tu es iedomājos pa moci, man pilnīgi sirds klapējās, kā pa kalniem baļķiem lidot pāri. Jā. Tas ir... Tas vaibiņš ir jānoķer un jādara tieši dzīvē tas, ko tu gribi darīt. Ja tu darīsi dzīvē to, ko tu negribi darīt, tikai tāpēc, lai pelnītu naudu. Tad man tev jautājums, kā tad atrast to, kas tev patīk, ko tev darīt? Kā atrast, kas tev patīk? Jo tad tev redzi, ka dzīve, cik es saprotu no tevis stāstītā, ka tev dzīve tā kā piespēlē līdz cilvēkus, ja, kuri, teiksim, tev parāda, var arī tā. Tu tā kā ej un pamēģini, saproti, man tas patīk. Jo tomēr šeit es redzu, ka tu pilnīgi gāji nezināmajā, tu zini kaut ko par ķīmiju, darbojoties, bet mašīnu pulēšana, tas ir vispār tas, kam tev ir jāpieskarās, tā kā jāpamēģina. Tas ir vispār kaut kas cits, tas ir, tu pavisam citā nozarē. Un kā saprast, kā tu sajūti to pats es gribu? Štruns par tiem lukturiem, jo tas luktur, tas ir viens tās, ka tava mašīnī, tu gribi viņu uzfrišināt, kaut kā saviem spēkiem. Bet kā tu, kurā brīdī tu sajūti, es gribu pamēģināt, un man tas patīk, jo no tevis es redzu, ka tev pilnīgi tā kā vilka, līdz aizvilka, tev iedod tos cilvēkus. Kurā brīdī tu saproti, ka tev tas patīk? Kas tieši tev tajā patīk, varbūt pastāst tajā pašā procesā? Kurš ir tas brīdis, ka liekas, mans. Un kā tu noķēri to sajūtu, šis te man patīk. Un cik gadus tu jau to dari tomēr arī? Jā. Tas ir klikšķis. Tad brīdī, kad mēs noliktavā ar ģimu bijām, un es prasīju par tiem lukturiem, man bija klikšķis, ka man to vajag. Es nezinu, grūti izskaidrot. Nopietni, reāli grūti izskaidrot. Man vispār kā tā patīk ar tām ķīmijām, ņemties, tur testēt, tur darīt visu vispārējo, uzzināt no katras ķīmijas, tur kaut kādas tur paveidus, tur vielas vispārējo, kā viss strādā, tas ir diezgan ļoti interesanti priekš manīm, Citiem varbūt patīk, nezinu, ar LED gaismiņām ņemties, tur luminors, tur griezt un vispārējo, kā vispār noteikts process, bet, man reāli aizgāja tas, un pēc kaut kāda laika, tad, kad jau tu iestrādājies, tu saprati reāli, ka tas ir mans sauciens, ka es gribu, ka man tas patīk, ka man reāli tas patīk. Man patīk to darīt, bet viskrūtāko baudu reāli nopietni no mana darba. Zini, kur es gūstu? Nezinu. Gan jau, ka tad, kad cilvēks ierauga to savu mašīnu, jo viņš atved viņu noteikti ļoti bēdīgu, jo pulēt tā šikam, to ne katrs var atļauties, bet tā sajūta, ka, laikam, kad tu ieraugi, bāc, tā ir manējā, vēl labāk nekā es nopirku, gan jau, ne? Tā nauda, ko iedod pēc tam klients man, tas vispār otrajā plānā paliek. Protams, viņi ir vajadzīgi un viss kārtībā. Es savu darbu novērtēju, Es tiešām novērtēju savu darbu un attiecīgi es arī prasu par savu darbu. Bet tā emocija vienkārši ir fenomenāli krūta. Ir viens tāds man klients, viņš pilnīgi raudāja. Es skaties, es domāju, kā tad ir mašīnas tā nav. Bet es saprotu to, ka cik tiešām tam cilvēkam ir tas svarīgi, būtiski, cik dārga viņam ir tā mašīna priekš viņa, Tā mašīna nebija nekāda, tur luksus klases. Parasta E91 sedans, 2008. Veids, kura gada? Parasta sedans, viņš vienkārši raudāja. Paldies! Cik krūti! Un tu skaties, un tu pats, protams, tajā brīdī esi šokā, bet
Un tā emocija vienkārši, ko tu noķer, ka tu uztaisi kaut ko, kas cilvēkam vienkārši uztaisi to emociju, ir ļoti patīkami. Un ļoti daudz klienti, viņi ir pārsteigti un patīk mans padarītais darbs. Jā, tieši tas, tā emocija noķer mani un tas man liek stimulu tālāk attīstīties vēl vairāk, iet vēl vairāk uz priekšu un darīt vēl labāk visu. Iet mācīties, jo, zin kā, jebkurā nozarē, jebkurā darbības sfērā, pieņemsim, tas kaut ko iemācījies, tu visu dari, ja, bet laiks iet uz priekšu un daudz kas mainās. Attīstās inovācijas, izsevišķi detailīgi nozarē, ir tā, ka jau pēc mēneša jau būs cita keramika. Viņi varbūt strādās jau 10 gadus, ja, uz tās virsbūves. Mēs nezinām. Ja. Tāpēc ir jāčiko līdzi. Un, ne tikai par keramikām iet runa arī par pašiem pulēšanas procesiem, ja, par pašām pastām, ripām un visu pārējo. Ja. Tas viss attīstās mega krūta un ātri. Ja, un tam ir jāspēj iet līdzi. Ja tu neies līdzi, tad tu arī pulēsi kā no paša sākuma ar makītas lielo mašīnīti un vilnas ripu, ja, kur tev lielāka nekā tavu galvu. Vai ne? Bet, jā, tāpēc es ļoti daudz naudu ieguldu apmācībās, tātad attiecīgi zināšanas. Ja. Līdz ar to es varu nodrošināt kvalitīvu padarītu darbu saviem klientiem. Un tas ir ļoti būtiski. Varbūt padalies, tu teici, ka tev nebija liels tas starta kapitāls. Jā. Varbūt tu vari pateikt, kāds viņš bija un kā tu ļāvi sev iet tajā iekšā, jo manā izpratnē ķīmija tas ir dārgi. Tīri, varbūt ķīmija ne tik, bet cik visi tie instrumenti, ja, kā tu saki, makito un tas viss, tas taču maksā. Kā tu šajā starta posmā, kas tev bija? Un kā tu gāji to ceļu, pastāst varbūt? Kapitāls. Runājot par starta kapitālu. Viņš nebija nekāds. Ziniet, kā ir dzīvē kaut kas iedegās, un vajag visu, jo vienkārši vajag visu. Ko es darīju? Kur man telefons? Jurij, čau, karkēra.lv. Jurčik, klausies. Man vajag Tornadoru ķīmijas kanniņu vienu un vispārējo. Var uz pēcapmaksu? Uz pēcapmaksu. Jā, labi, davai, brauc pakaļ. Šodien? Jā, šodien. Mašīnā iekšā un aiziet uz Rīgu. Sāku Tornadoru kanniņu, kuru maksā 130 eiro. Ķīmijas kanniņu, kuru maksā 20 eiro. Lupatiņas, švamītes mēs visu kaut kur dabujām. Neatceros jau reāli kur, bet kaut kāds tur dabujām. Un uzsākām vienā autoservisā, kur lampas nebija nekādas, viss bija tumšs. Es nezinu, es pat neatceros, kā mēs iztīrījām to mašīnu. Bailes tagad atcerēties. Es tikai atceros, vienai mašīnai krāsa sāk nākt nost. Jo tur tai mašīnai noteikti bija perikupi ar baloniņu pūtuši to tur, un viss tā krāsa nāca nost, drupa nost vienkārši. Jā, tā arī uzsākām. Un tad es meklēju, protams, ss.lv telpas, atradu Dobeles šosei 2A, ienācām iekšā tajās telpās. Man vēl ir tās bildes īstenībā no tām telpām. Es nekad dzīvē nevestu mašīnu uz tādu ķīmisko tīrīšanu. Uz tādu vietu. Nopietni. Tāpēc jau bija pāris klienti, kuri atslēgas man deva šidā te. Nopietni. Viņi atslēga. Es domāju, zikai, es jau taču nepaņemšu, neizvadīšu to mašīnu uz Lietuvu. Zikai, bet klients vēl nezina, viņš ierauga tās telpas. Viņš man dod tā atslēga, tā ar neusticību, kad es tā ņemu, arī pats neusticību. Tas atslēgas, ka viss būs kārtībā. Jā, uztais ķīmisko tīrīšanu, atbrauc, viss patīk, viss forši.
Un tad jau sākās apgreidot tās telpas, sāk parādīties vairāk nauda, vairāk varējām tur ieguldīties telpās, paņemt, nokrāsot, tur vēl kaut ko tur piečubināt vispārējo. Un tā arī viss baigi forši aizgāja, jā. Bet tā ideja dzīmē, jā, jau no sen pirmsākumiem, jā, kad vēl pa menedžeru strādāja. Jā, bija kolēģis. Bija ar maniem kolēģis, un ar viņu arī uzsākām šo biznesu. Kāpēc es esmu viens? Tas ir pavisam cits dzīves stāsts. Un, jā, bet viss, kas notiek manā dzīvē, notiek uz labu. Un es jau lielu iedvesmu un sparu eju tālāk nākotnē, iekšā ar daudz jaunām idejām. Kāpēc jaunām idejām? Šis var visu pateikt. Murov Tech. Kāpēc Murov Tech? Tāpēc, kad mans uzvārds ir Murovs. Tagad jau 2 mēneši atpakaļ. 2 mēneši atpakaļ es nomainīju uzvārdu no Vrubļevskis uz Murovs. Jo redziet, sen bērnībā mani vecāki izšķīrās un nomainīja man atpakaļ uz mammas uzvārdu. Un es uzskatu, ka tas dzīvē nav pareizi. Dēliem, vīriešu personām jābūt ir tēvu uzvārdam. Neskatoties, kāds ir tēvs un vispārējais, jā, vai arī tas pats attiecās uz meitām, neskatoties, kāds māca vai ko, vīriešu personībai ir jābūt tēvu uzvārdam. Jā, tad viņam jāpieņem savu dzimtu. Šajā ziņā ir vēl ļoti daudz, protams, informācijas. Kāpēc tas vispār ir jādara? Un kāpēc vispār es esmu to izdarījis? Jā? Ir lietas dzīvē, kur daudz cilvēku nesaprot, bet tad, kad tu sāc apzināties, tu vēl jau vairāk sāc saprast, kā ir pareizi iet savu dzīves ceļu. Nomainīju Murovs. Ilgi domāju pie logo, pie nosaukuma. Murov Tech. Nezinu. Murov Technology is the best bomba. Jā. Un varbūt uzdos jautājumu, kā es līdz ķīmijai vispār nonācu. Kā vispār kaut kas tāds iešāvās man galvā. Pa ķīmiju runājot. Es jau sen gribēju savu ķīmiju. Es, protams, nezināju, kā to īstenot. Teikšu es atklāti un godīgi visiem. Protams, ka es izskatīju arī visu šīs Ķīnas lietiņas. Reāli, jā. Vest no Ķīnas iekšā produktu, tur rebrendu taisīt, tur vēl kaut ko tirgot un vispārējais. Bet es aizdomājos visu tādai lietai. Bet man ir kvalitāte. Manā specifikā ir kvalitāte, kur es nodrošinu klientiem, kur es atdodu visu savu sirdi un dvēseli. Kāpēc man pārdot savu, kā lai saka, mindsetu, jā, par to, ka kaut ko vilkt iekšā, tirgot nezinu ko, jā, un teikt, ka baigi krūts produkts. Un ļoti sen atpakaļ, kad strādāju jau par menedžeri, es iepazinos ar Macievu. Viņam uzvārds Macievs. Polis, ķīmijas ražotājs, ļoti liels ķīmijas ražotājs. Un bija pie viņa ciemos Polijā sen atpakaļ. Iztaigājām tās ķīmijas rūpnīcu, tur parādīja, kas ko kā, bet viņš ražo ķīmiju cleaning nozarē, tad attiecīgi restorāniem, viesnīcām, UTT, ne auto industrijā. Un tad es sēdēju un domāju, jāpiezvanu Macijam. Es piezvanu Maciju, klausies, man iešāvās tāda doma galvā. Es saku, tu tā kā ķīmiķis, jā, tev ir ķīmiķi, vēl tur vesela brigāde. Es saku, man ir formulas galvā, vai mēs varam salikt galviņas kopā un uztaisīt autoķīmijas produktu. Macījos, opā, ok, es tev hop, nekur tālu nevajadzēja iet. Jā, un mēs satikāmies
mēs izveidojām formulas. Katram ķīmijas produktam izveidojām formulas un radījām kaut ko īpašu. Tiešām kaut ko īpašu, foršu šajā industrijā. Es zinu, ka ķīmijas produkti ir ļoti daudz, Kārpro, UTT un visādi brendi, ja? Bet kāpēc es gribēju savu? Jo 9 gadu laikā es esmu strādājis ar ļoti kvalitīviem produktiem. Un šeit ir tā, ka esam godīgi. Ja? Ķīmijas ražotāji izražo līniju. Tāpat kā Grāzs Baltikā ir līnija produktiem. 40% būs bomba kvalitāte, pārējie puslīdz normāli, kur prasītos kaut kas bišķīt vairāk. Ja? Un tieši tas pats, kas pieņemsim attiecīgi pa katrām detaļām, ja? Es izmantoju kaut kādu attiecīgu profesionālo ķīmiju, bet es gribu saskatīt vēl kaut ko tur. Es gribu, lai viņš ātrāk iztīra, labāk, vai lai netraumē, pieņemsim kaut ko, ja? Kaut kāds attiecīgs virsmas, ja? Lai krūtāk viņš notīk, pieņemsim kā diska cleaner, ja? Uzsmidzina virsū uz diska un apkārt riepai, tā brūnā riepa vienkārši melna paliek. Perfekti. Ja? Un viņš izdara savu darbu vienkārši perfekti. Un mēs radījām unikālu krūtu produktu. Morov Tech. Jā, un mēs esam jau izstrādājuši pilnīgi visu līniju. Ir vēl daži produktiņi, pie kā mums vajag piestrādāt. Ja? Bet lielākoties visi ir gatavs. Un šo mēnesi, es ceru, vai nākamā mēnesi sākumā, es ceru, ka es jau saņemšu 2 produktus. Tātad būs disklīners un būs ādas tīrāmais līdzeklis. Kāpēc bišķī tas ir nobremzēts? Jo mēs esam apstājušies pie iepakojuma. Jā, pie pašām pudelēm, triggeriem. Triggers tas ir smidzināmais. Jā. Pie triggeriem, lai būtu kvalitāte ne tikai pašai ķīmijai, bet arī pašam iepakojumam. Jo pie slikta iepakojuma var pūsties pudeles, triggeri ātri var aiziet nebūtībā. Ja? Un iedomājieties, krūts produkts, sūdīgs iepakojums, nosmidzina pusdisku un vienkārši triggers vairs nestrādā. Ja? Tad rodas jautājums, ja jau pudele nestrādā, tad kāda ķīmija? Vai ne? Tāpēc visam jābūt perfektam, nevainojumam. Gan iepakojumam, gan pašai ķīmijai. Un tāpēc mums tas ir bišķīt iebremzējies, lai mēs varētu piedāvāt cilvēkiem tiešām unikālu produktu. No nākamā gada es ļoti ceru, es likšu ļoti lielu tādu entuziasmu, lai visu to izdarītu. No nākamā gada janvāra man ir jau plānā atvērt internetu veikalu. Internetu veikalu būs pieejama šeit visa līnija. Es ceru, jau līdz tam brīdim jau visa līnija būs šeit pieejama. Un iepazīstināt visus produktus. Un pavisam drīz būs iepazīšanās cenas šim produktam. Un varēs iztestēt, izmēģināt. Būs video, būs katram produktam QR kods aizmugurē, kur varēs noskatīties video un paskatīties, kā pareizi lietot šo produktu, kam viņš ir paredzēts, ko drīkst, ko nedrīkst. Un visu smalki detalizēt par katru produktu tiks izstāstīts video formātā. Es pareizi saprotu, ka šie produkti būs paša lietošanai. Tā kā es kā klients atnāku, nopērku un pati uz saviem diskiem špricēju. Ja? Tas tāda ķīmija? Jā. Okay. Piedāvāsies gan pašiem detaileriem, ja viņi gribēs. Jā, pašiem detaileriem piedāvāsies parastiem cilvēkiem, kas nav šajā darbības sfērā. Principā visiem. Visiem būs pieejams. Krut. Protams, detaileriem būs lielāki iepakojumi, jo tur vairāk tā ķīmija ies, bet parastiem patērētājiem būs 500 ml litrīgi pudelēs. Jā. Super, krūta ideja, ka tev ir tas sulariņš. Te man ir nākamais tev jautājums, kas varbūt tev nepatiks. Baili ir? Bailes? No kā? No tā, ko tu tagad dari. No tā
no tās ķīmijas puses iet tajā iekšā. Tas ir diezgan priekš tevis nezināms, relatīvi, ja mēs skatāmies no uzņēmē darbības. Bail ir? Protams, ka tur ir vajadzīgas investīcijas, ka tur vajadzīgs ir pavisam cits mārketings, lai cilvēki redzētu šo produktu. Jā. Nedara vienkārši tur iefilmēt TikTokā un pateikt, jā, mani Murov teču, pērkiet, viņš ir unikāls produkts. Jā. Tad, protams, tas prasīs daudz laiku, jā, finanses, vispārējo, lai cilvēki varētu iepazīties ar šo produktu. Ja? Un teikt, vai ir bailes? Nē. Es dzīvē vairāk vispār no kā nebaidos. Ja ir bailes, es samelojos, piedodiet. Nesen biju Tarzāna. bet, ko es gribēju teikt? Skatieties. Man ir bailes no augstuma. Ja? Man ir bailes no augstuma. Bet es mēģināju pārvarēt tās bailes un kāpt augšā kokos. Un gāju pa tām virvēm. Ja? Galvenais neskatīties lejā. Ja? Es gāju, bet es gāju un mērķtiecīgi gāju, lai pārvarētu to. Kāpēc to darīju? Tāpēc, ka ir man tā, ka es saskatu kaut kur bailes, es to darīšu. Un reāli iešu tajā iekšā, lai viņas pārvarētu. Un tieši tāpat tās pieņemsim kā ķīmijas nozarē. Man nav bailes. Man ir tieši otrādi pa ķīmiju. Man ir iekšā tas pats, tā pati uguntiņa, ja, kas bija, kad es veidoju šo detailingu. Tieši tas pats emulsions. Gribās ātrāk, es jau nevaru sagaidīt to produktu nopietni, es jau nevaru sagaidīt, ka viņi stāvēs manā plauktā un es varēšu rādīt jums. Es nevaru sagaidīt, kad kāds pircējs nopirks, iztestēs un pateiks, Mārtiņ, tiešām krūts produkts. Un atkal būs tā pati emocija, kad saņem nopulētu vai iztīrītu vai kādu auto. Ja? Un tas ir tas, tur nav vairs bailes, tur ir entuziasms, tur ir viss. Tev ir tā, ka, krūta sajūta. Ļoti, ļoti liela krūta sajūta. Bet šajā punktā, ja raugamies uz finansēm, tu tomēr, es domāju, ka ja tu izstrādā kaut ko pēc, teiksim tā, individuāla pasūtījuma, tas maksā vairāk nekā, ja tu paņem jau gatavu produktu, uzlīmē savu lēblīti un saki, tagad tas ir mans, bet tu tomēr izveido savu formulu, tu taisi savus iepakojumus, tas ir pilnībā tavs produkts, tevis izdomāts, salikts, tas tomēr ir finanses. Šeit, kā tu šajā brīdī jūties? Par to, ka tomēr tu guldīsies iekšā, tev ir jābūt tai savai pārliecībai, ka tas aizies un tev viņa ir, viss kārtībā, bet kādas ir tās iekšējās sajūtas? Tomēr ir jāuzģenerē kaut kāds tas pamata kapitāls, lai tu vari savu pirmo paleti saņemt. Protams, šajā ziņā nauda ir vajadzīga. Jā, lai ķīmiju ražotu, ir vajadzīgas finanses. Ar 100, 200, 500 eiro tu neko neizdarīsi. Tas ir vairāk kā skaidrs. Nopirkt produktu jau tu varēsi, ja, kaut kādu mazākos daudzumos, ja, bet mārketingā aizies 3 reizes vairāk naudu nekā tādā pašā produktā. Ja, tas ir pirmajā laikā viennozīmīgi. Un, lai kļūtu atpazīstamākam. Vai viņš ir dārgāks nekā uztaisīt kaut kādu rebrandu? Viss ir atkarīgs no apjomiem. Ja man tagad cisternas nāktu iekšā, ja? Protams, ka viņš būtu lētāks. Protams, ja? Jo lielākā kvantitāte, jo lētāks sanāk produkts pa lielam. Ja? Protams, no paša sākuma varbūt viņš nebūs baigi lētais, ja? bet ar laiku tās cenas jau varēs svārstīties kaut kādā ziņā. Vai ne? Te, kad būs pieprasījums un vispārējais. Tieši tā. Tu varēsi akcijas taisīt. Vai ne? Akcijas 10% atlaidi. Ieliec reklāmu un dabū atlaidi. Jā. Pareklamēt. Jā. Tagad ir ļoti populārs tas affiliate marketings. Jā. Iedod tavu kodu un viss dzīvo. Un tu dalies ļoti skaisti. Vispār, man liekas, šajā sociālajā
tīklu laikmetā brīnišķīgs veids, kā tev pelnīt. Tev nav jāiegulda kā uzņēmējiem. Savukārt čalis kaut kāds tāds riktīgi, kuram daudz disku katru dienu. Mierīgi, riktīgi kruti. Tā kā tur tagad mūsdienās beigās iespējas. Klausies, bet man ir jautājums. Aizgājām tā plūstoši uz sociālajiem tīkliem. Tu teici, ka tad, kad tu sāki, bija Covid un viss tā atkopšanās, tu teici, ka bija rindas. Kā tu dabūji tos cilvēkus? Kā viņi par tevi uzzināja, ka tu te Dobels šosejā esi? Ja? Cilvēks, kurš ir jauns šajā jomā. Kā tu klients dabūji? Tu tā kā kaut kur ar plakātu staigāji vai kā? Kā tu jo tad jau, cik tas gadu atpakaļ bija? Daudz. Nu, cik cipariski? Vismaz apmēram. No 8. Nu, tajā laikā labi, ja Facebook knapi bija. 7, kaut kur tā bija. Jā. Tā baigi, zin kā, man ir pat tā. Cik tev gadu? Nu, tas ir jā, es arī esmu iesprūdu savos 22. Reāli, vai ne? Tur bija labi. Tagad, to taču dzimšana, cik man paliek? Reāli. Jā, tas bija daudz atpakaļ, bet bija interesanti. Es taisīju video vispār, tāds crazy. Pirms pēc tur, es tagad paskatos, pieņemsim pašķirst vispār pirmos videos, tā saķer galdu, možka dzēst ārā. Interesanti. Kur tu viņus liki? Facebookā. Kā tu filmēji? Kas tad? Tā kā pastāsti varbūt, kā tu viņus nofilmēji, jo tajā laikā telefons, kāds tur mums bija, ja? Varbūt pastāsti, kāds bija tas tavs telefons, kāda bija tā kvalitāte. Ko tu filmēji? Kā tajā laikā to dabūji kopā, ja? Nu, teikt, montēt, vai tev bija zināšanas tur? Un kā? Nu, tā kā Kur? Kas man nebija? Es pats visam būros cauri. Vecais Samsungs kaut kāds bija, man neatceros. S20, es nezinu, kaut kāds vecais bija. Bija kaut kāda montēšanas programma, es jau arī viņu aizmirstu. Tā bija, protams, tagad CapCut, tas ir forša programma. Bet es pats visu mācījos. Es pats visam būros cauri. Stundām ilgi sēdēju, pēc darba, telefonā, meklēju informāciju, kā darīt, kā montēt video, kur viņus montēt, kā attīstīt biznesu, kur parādīt sevi. Facebooku biju ļoti, ļoti uzkačājis, nenormāli uzkačājis, bet neforši iemeslu dēļ mani meta. Nobloķēja, vienkārši nobloķēja manu akkauntu visu. Uz veselu gadu. Un tad es viņu izdzēsu ārā, vienkārši nebija vērts gaidīt gadu, kamēr atbloķēs, veidoju jau citus akkauntus. Neviens vien ir pamanījis, ka tu esi ļoti aktīvs TikTokā. Tu to dari reāli katru dienu. Es tiešām tevi par to abrīnoju, kā tu spēji sataisīt kontentu, visu to samontēt, tāpēc, ka tu jau nestāsti tikai runājošās galvas, tev tas kontents tiešām ir interesants. Tavā jomā es teiktu, ka tu laikam esi vienīgais tāds profesionāls, kas čotka visu, domā par to, ko viņš liek un saprot sociālo tīklu nozīmi. Jo neesi tur, principā tu esi neredzams, jo Rīgas santīms vairs neeksistē, un tas, ka tu pielīmēs lapiņu pie ieejas, arī vairs nestrādā. Kā tu to visu pagūsti? Tev ir vairāk stundu diennaktī, jo tomēr visa arī sociālā dzīve, tu tomēr ģimene, atpūta. Es zinu, ka tas nav viegli, kaut vai tāpat montāža. Ja? Ok, labi, tu pats filmē, zini, kurā brīdī ko izgriezt, ko pielikt. Kā vēl atbildēt uz visām ziņām, kad klients tev raksta, tur noteikti ir miljonus jautājumu, tur nepietiek, ar es nāku, tev ir jāpārdod. Atbildēt sociālos tīklos uz diezgan relatīvi glupiem komentāriem. Es pieļauju, ka tāda arī ir, jo ir taču mums gudrāki par mums vienmēr kāds ar saviem dīvāna viedokļiem. Kā tu to visu samanedžē? Kā tu to uzturi? Un kāpēc tu vispār to uzturi? Sāksim ar to, ka sociālā tīkli mūsdienās tas ir ļoti liels instruments, kā dabūt klientus. Kā es dabūnu laiku visam tam, es pats citreiz šokājos. Jo ikdienā, kad tu strādā darbu, protams, tu gribi vienkārši izdarīt darbu, un viss.
ja, bet tev jāatliek vēl laiks ir nofilmēt, ja, darba procesā nofilmēt. Pēc tam tu atnāc mājās tu samontē, pēc tam vēl tu ieliec iekšā un vispārējais. Protams, tas ļoti mega daudz laika aizņem. Un, es zinu to, ka drīzumā es negribēšu pats filmēt, pats montēt. Es gribēšu uzticēt kādam cilvēkam to darīt, jo mūsu laiks ir tik, cik viņš ir. Ja, lai visu izdarītu, protams, var cilvēks visu iemācīties. Ja, ja, pat māju uzbūvēt. Ja. Var iemācīties, bet, lai tas būtu rentabli, ja, tad, attiecīgi, ja tu vari samaksāt cilvēkam par montēšanu, par filmēšanu, tev paliek brīvs laiks, kur tu vari attīstīt savu biznesu vēl vairāk. Ja, tad, tev nav jādara viss vienam. Un, par to jau esmu sen domājis. Un nāksies beidzot, jā. Nāksies beidzot jau piesaistīt vairākus cilvēkus, kas to darīs. Jā, tāpēc es izskatīšu variantus, kurš tiešām varēs to kvalitīvi izdarīt. Runājot par kontentu, kāpēc es tādu veidoju, jo mūsdienās cilvēki pat nemāk nomazgāt mašīnu. Jā, sāksim ar to, ka viņi pat vienkārši elementāru darbību, viņi nesaprot, kā pareizi mazgāt mašīnu. Un kā lai saka, neievērojot pareizas lietas, ko vajag, viņi traumē auto virsbūvi. Ja? Citiem cilvēkiem tas ir no punkta A līdz punktam B mašīna un pilnīgi vienalga. Es par tiem cilvēkiem, par to cilvēku kategoriju es nerunāju. Ja? Tā ir pavisam cita atsevišķa kategorija. Bet par tiem cilvēkiem, kuri grib tiešām ikdienā braukāt ar foršu ārpusi, ar foršu iekšpusi, ja? Tad attiecīgi, tur ir vajadzīgi gan attiecīgi produkti un prasmes. Ja? Un, man plānā ir filmēt arī video, kā pareizi mazgāt auto, kā pareizi kopt auto un dot tiešām ļoti nozīmīgu informāciju visiem cilvēkiem. Tad man izriet nākamais jautājums. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Kāpēc tu tik ļoti gribi informēt sabiedrību par tādām lietām, kā piemēram, kā nomazgāt mašīnu? Tā ir interesanti. Izrādās, ka man ir jādalās savām zināšanām, jo, ja es turēšu viņas sevī, es neattīstīšos tālāk, un tas ir dzīvē pierādījies. Ja es turēšu savu zināšanas sevī un nevienam citam nedošu viņas, mans attīstības ceļš ar to arī viss beigsies. Principā ir tā. Arī ļoti lielu lomu spēlē. Es to neslēpšu, nenoliekšu vai ko. Protams, es arī apgūst veidiskās zināšanas. Varbūt kāds to zina, varbūt kāds to nezina. Ja? Tas ir manā dzīvē, kad iegāja, man atvēra lielāku redzes loku uz vispār visu kā tā pasauli, vispār kā tā uz visiem cilvēkiem. Plus vēl, protams, numeroloģija. Ja? Cik mēs zinām, ļoti, ļoti daudz bagātu cilvēku visu dara pēc numeroloģijas. Un ticiet vai nē, dzīvē reāli tas strādā. Es zinu, ka daudz cilvēku dievam netic dievam, jā, tāpēc, ka viņu neredz. Jā, bet šeit nav jāredz. Te viss ir šeit un viss notiek. Un ja tu turpināsi darīt visu to ar labu prātu, ar labām tiešām domām un izturēsies pret cilvēkiem forši, tev dzīve būs forša. Tas ir ļoti svarīgi. Un man ļoti patīk nodot zināšanas citiem cilvēkiem. Ļoti. Un ja man patīk, to es daru. Tas, kas man patīk, to es daru. Un es gribētu vēl tev pajautāt par to, ka tu saki, ka tu nodod savas zināšanas. Cik es zinu, tad tev ir arī jaudīgs, intensīvs kurs klātienē, kad tev atnāk cilvēks. Un tu viņu no nulītes, ja, cik es saprotu, tur var atnākt cilvēks, kurš neko nesaprot, un tu tā kā ievadīsi, pastāstīsi, kā nopulēt lukturus. Nesarežģītā veidā. Jā. Manā laikā, tā, kad es uzsāku detailinga nozari, kursi Latvijā vispār nebija kā tā nekur.
bija ārzemēs. Ārzemēs bija Krievijā, bija Anglijā, bija daudz kur. Ne Latvijā. Nu, nebija iespējams. Vienkārši nebija tāda kursa pieejama. Un jautājums tāds arī. Ja, Nu, vai tu māci? Protams, man Nulītes. ir profesionālās apmācības auto virsbūves pulēšanā pēc Zvīzera tehnoloģijas. Kāpēc Zvīzera tehnoloģijas? Tāpēc, kad es uzskatu, ka šis produkts tirgu ir ļoti, ļoti iespaidīgi labs un ļoti, ļoti kvalitīvs. Pats esmu izgājis kursus Spānijā, biju Spānijā, tieši Zvīzera kompānijas kursi bija. Iegūstu certifikātu, kur es esmu pilntiesīgs Baltijā apmācīt cilvēkus. Un pie maniem ir bijuši jau 16 kursanti. Norvēģija, Anglija, Somija, Latvija, ja, no daudzām vietām. Un džeki reāli mauc 4 dienās. Ziniet, ir tā, ka daudz domā, 4 dienās iemācīties no nulles, tas ir reāli. Tas ir reāli. Protams, kad tālāk jau aiziet prakse, ja, un cik ātri to varēs izdarīt, bet galvenās pamatzināšanas, to bāzi, ko drīkst, ko nedrīkst. Visi iziet pa ķīmijām, pH līmeņiem, formulām, kādām detaļām, ko un kā pareizi auto sagatavot, kā pareizi auto nopulēt, ar kādām pastām pulēt mīkstas, cietas, puscietas lakas, ja? Lai nebūtu tās hologrammas, kādas pārklājumus likt, priekš kā viņi domā, var sakot, no A līdz Z, pilnīgi visam izejam cauri, viņš iegūst tās zināšanas un viņš var droši iet tajā tirgu iekšā. Un, protams, ka man kursanti vēl joprojām tiding. Nav jau tā, ka es izietu kursu 4 dienas, ja, uzredzēšanos, būs tev kādi jautājumi, var pierakstīties vēlreiz. Nē, es ar viņiem sazinos, mums ir komunikācija savā starpā, un es viņiem palīdzu, atbildēm uz jautājumiem, un viss notiekās. Viņi bīdās priekš, man patīk palīdzēt cilvēkiem, man patīk reāli redzēt, kā viņi izaug. Es vienkārši atceros sevi, kad man nekā nebija. Ka man nebija pat zināšanas, ka man nebija nekā, lai uzsāktu kaut ko tādu. Un es esmu priecīgs tajā momentā, ka es spēju nodot zināšanas cilvēkam, un viņam reāli viss izdodas, viss iet uz priekšu. Tas ir tik forši. Un daudz man uzdevā, tu konkurenti. Kādi konkurenti? Dītēli ar Latvijā tagad ir 101. Bet mašīnas paliek ar vien vairāk un vairāk pēc statistikas. Un visiem būs darbs, un visiem būs forši. Un vēl jau vairāk cilvēki sāk aizdomāties līdz tam, kad viņiem šādu pakalpojumu vajag. Ja paskatāmies 2-3 gadus atpakaļ, bija mazāk. Tagad ar vien vairāk. Tas viss notiek, viss nav. Man ir jāatnāk ar savu čemodāniņu ķīmijas? Ne. Ar savām kaut kādām lietām? Kā tas viss notiek? Es visu nodrošinu. Es nodrošinu gan mašīnu, uz kā mācīties, gan ķīmijas, gan pulējumos aparātus. Pilnīgi visu. Tev neko. Tev vienīgi vajag līdzi entuziasmu pilnu. Galvu, lai viņi strādā, lai ir vēlēšanās, tiešām ieiet šajā industrijā. Viss, ja tev būs gribēt spēja, toreiz tu izdarīt. Super, tas ir forši. Tad varbūt nobeigumā pastāsti, kā tu redzi sevi pēc 5 gadiem? Ar mojito, ja? Jā, ar mojito un piepulējiet to. Džeki, es redzu, tur viens skrāpējienu piepulējiet. Protams, ka ir vēlēšanās izaugt lielākam un vēl lielākam. Un gribās lielāku detailingu centru, gribās daudz darbiniekus, gribās krūtu foršu komandu, gribās, lai man ķīmija iziet arī ārpus Latvijas tirgus. Ir vēl daudz, kur augt. Ir šajā nozarē, ir kur augt. Reāli novirzieni ir nenormāli daudz. Un tāpēc citi varbūt domā, tur pulē, tur ķīmiskās vēl kaut ko, bet pie tā nevajag apstāties.
ir kur augt. Mm. Tā ir reāli. Tik daudz ar mašīnu saistītas sfēra ir nenormāli plaša. Mm. Varbūt es diskus krāsošu, varbūt es mašīnas sākšu krāsot. Es nezinu, viss kaut kas jau dzīvē var būt. Tāpat tās kā vairākus gadus atpakaļ es biju elektriķis. Es to elektrības neko, es pat nezināju, kur plus mīnus vadīšu. Mēneša laikā es iemācījos sadalas kastes montēt. Pie Čoma firmā. Ja? Es reāli nostrādāju pie elektriķa un riktīgi krūta. Tādas haltūras vēl nāca klāt, ka tāda piķis griezās, ka maz neliekās tajos laikos. Viss tur notikās. Jā, tā kā ziniet, kā ir tā. Jā. Dzīvē, ja ir vēlēšanās, to tu sasniegs. Bet Bet zem tā, protams, arī viss ir atkarīgs no tā, kā tu dzīvo šo dzīvi. Jā, tomēr arī nepietiek vēlēšanās kaut ko panākt. Ir jābūt foršam cilvēkam. Labam cilvēkam. Ar labām emocijām, ar labām domām. Un, ja tev būs labas emocijas, labas domas par visiem un pašam sevī būs prieks, viss būs. Paldies tev, ka tu padalījies ar savu stāstu. Tiešām ļoti interesanti tas, kā cilvēks, kā tu saki, iet bailēs, iet nezināmajā, riskē, jūt, ka tur ir jāiet un vienkārši iet. Ir krūti, ka tu dzirdi, ka tev ir tas connections ar savu ķermeni, ar savu dvēseli, ka tu zini, ka tu dari labāko, ko tu dari, un ka viss, kur tu ej, ka to visu sasniegsi, un ka tev bailes ir tikai, kas pagrūž, vēl ejam. Forši ir tavs ceļš, forši, ka tu dalies, forši, ka tu esi apjauts to, ka tev ir jādalās, jo mēs bieži vien, ne mēs, bet vispār cilvēks grib savākties tās zināšanas, būt visgudrākais. Kam tas nodara, nekam, tu nodara kaitējumu tikai sev. Tāpēc ir jauki, ka tu tiešām dalies, tu atdod džekiem, ja, laikam, tikai pagaidām, džekiem savas zināšanas. Tu zini, ka tas, kā strādā tu ar šo savu sirdi, ar šo savu entuziasmu, aiziet tālāk, un tas jau ir tas visforšākais, ka tu redzi, kruti, es reāli esmu kruts, un arī viņi ir tādi paši. Forši, es tev tiešām novēlu pēc 5 gadiem, bet pat ātrāk jau, ja? Ar tavu mojito, ar ģimeni, zem palmām, lai viss aug un griežās, varbūt ne tik ļoti vairs ar tavu līdzdalību, kā es sapratu, ja? Ka tu gribi tomēr kaut zvilnī būt, ja? Un džeki strādā, ka tev ir savs centrs, viss vienkārši notiek, un tu mauc tikai uz priekšu. Es tev tiešām to novēlu. Paldies tev, ka tu padalījies. Paldies, ka intervēji mani. Un, jā, bija forši parunāties, atcerēties arī pagātni, jo ikdienas steigā mēs varbūt neaizdomājamies par to pagātni, vairāk domājam par nākotni, kā visu, kā attīstību, bet dažreiz paraugoties atpakaļ uz pagātni, uz kaut kādām patīkamām vai nepatīkamām situācijām, mēs apzināmies daudz tādas lietas, ko arī nākotnē nepieļaut, pieņemsim, ja? Vai arī pieļaut tajā pašā laikā. Novēlu visiem, pilnīgi visiem atrast savu darbības sfēru, lai viņā būtu tā uguntiņa, iet uz priekšu, un lai viss izdotos jūsu dzīvēs.